Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnici. Tā laiks paiet un arī šis laiks ir pagājis un ar to mēs noslēdzam šo sēriju. Paldies visiem, kas bija ar mums. Es nevaru aizsniegt to aplausu pogu. Es pajokoju tikai. Laiks sākt mūsu raidījumā 6. sezonu, jau 18. sērija galā. Kur gan pagājis tas laiks, lūk, kā viss ir mainījies. Sveika, sveika Laine, sveika Santa. Čau. Sveika, sveika. Kādas Margareta. Kādas sajūtas šodien šeit esot šajā svētku dienā? Es tiešām dažreiz domāju par to laika upi, kā mēs sēžam visi tajā laiviņā. Visi vienā. Un airu nav. Un kā nu katrs reaģē uz to visu? Jā. Ļoti skaisti tu pateici laika upe, patiešām laika upe. Dažkārt izkaltusi un jābrien pa dubļiem ir. Un pašiem viņa jāvelk, jāstumi, jāgrūsta. Kamēr kāds tajā sēž un to izmanto. Lūk tā, nu tad ķersimies klāt. Wow. Labdien. Īstenībā šis raidījums ir vecais labais pareizi. Ko? Visapnicis dikta? Pateiks, par ko šitais ir? Šis ir raidieraksts Visapnicis kopā ar psiholoģi Alisu Rumēko, kurā mēs tiekamies, lai pārunātu mūsu lielisko brīnišķīgo klausītāju iesūtītās problēmiņas, atrisinātu tās iespēju robežās un daudz iespēju nerobežās radīt jaunas. Un tad, protams, 3 izsaukuma zīmes. Neuztver šo visu nopietni. Mūsu sarunas nav pielīdzināmas īstai terapijai, īstai psiholoģiskajai konsultācijai. Un lietojam smadzenes, filtrējam, ko cilvēki saka. Arī mēs varam kļūdīties. Tas ir tas, ko es dzirdēju visas šīs pēdējās epizodes. Mana interpretācija Ditas ievadam. Bravo. Forši. Nu, smadzenes es nebiju lietojis līdz šim, bet es tagad varu pēc tā ieteikumu. Tas atnāca. Tā mēs viens otram palīdzam. Tā tas ir. Labi, nu ātri emocijas. Katru nosauc vienu. Nu, es beidzot jūtos draiska. Draiskule Alise. Es jūtos jāstra. Jāstra un draiska. Jā. Un tu? Es normāli. Labi, ko? Es otrā sezonā jau neesmu vēl iemācījusies lietot mūsu emociju apli, bet varbūt arī man viss paņem laiku. Jā. Es teiktu, spēlējam spēli. Labi. Laižam. Kas sliktāk? Šampuns un kondicionieris neizlietojas vienādā ātrumā, vai visu dienu galvā skan stulba dziesma un neiet prom? Draiskulē Alisē. Nekad neesmu saskārusies ar tādu. Neviena no šīm priekš manis nav problēma. Man ļoti nepatīk, ka šampuns un kondicionieris neiztērēs laikā. Man kondicionieris vienmēr ātrāk beidzās. Tā ir īsta problēma. Jā. Jo man patiktos pirkt abus 2 produktus principā reizē. Jā. Nu, Tā ņemot nevar. vērā, cik tu tērē No savu dārgā mēnesī. dīlera. Jā, ņemot vērā. 100 eiro mēnesī Jā. Linda tērē produktiem. Un to var arī redzēt, jo Linda ir ļoti, ļoti skaista, gorgeous blonda mati. Ak, mans Dievs, Linda. Viss moment for Linda's hairs. Hairs. Labi, tad Linda ir tas, un Alisa Man, tad jā. nespēlē. Ja tu gribi padoties vienkārši bez spēles. Es gribu padoties. Nu, labi. Padoties. Paga. Viens variants bija šampuns un kondicionieris dažādos laikos iztērējis, un otrs stulba dziesma. Tev visu dienu Kas ir galvā stulba skan stulba dziesma? Piemēram, Draskule Alise. Las Asēdē. Ketchup song. Vai, piemēram, patīk tā dziesma. tā tur. Nu labi, tad es balsoju Speak Crazy Frog. Es tad esmu par slikto stulbo dziesmu. Tas ir Varbūt ir tāds. Jā. Varbūt ir tāds. Nu viens, ko tu teiksi, Es teikšu, kurā ka pusē tu šābunu nostāsies? koncerts Lindas pusē šodien. Jā, jo man vienmēr skan galvā kaut kādas dziesmas, ļoti bieži stulbas, visbiežāk tās ir stulbas dziesmas. Un tā ir man dzīve.
Labi, tālāk. Sliktāk ir cilvēki, kas vairāk kārt atkārto savu sakāmo, vai dārga īre un komunālie maksājumi. Kā tas ir? Tas ir, Kā kad cilvēki vairāk kārt atkārto savu sakāmo. Kad cilvēki, teiksim, vairāk kārt atkārto savu sakāmo, tu dzirdēji, piemēram, stulbs joks, un tu dzirdēji to joku, ja tev kolēģi saka, un tu tā, tas stulbs joks, es užā. Jā, un vēlreiz tev pasaka to joku. Tas, vai arī tev ritīgi dārgi komunālie un īre, vai, vienkārši, jā, tie maksājumi, mēnešu maksājumi. Nepatīk tērēt naudu. Tāda nav tāda varianta. Dārgi ir, principā, tieši to nozīmē. Tad tu vari klausīties, kad kāds atkārto vairākas reizes vienu to pašu lietu. Kad vairākas reizes atkārto vienu to pašu lietu. Nav tik traki. Tad tev nav iebildumu, ka cilvēki vairākas reizes atkārto vienu to pašu lietu. Nav iebildumu. Kādu lietu? Nav Teiksim, iebildumu. atkārto To pašu lietu. Vai to, vairākas reizes. kā tu domā? Teiksim, vienu to pašu lietu atkārto vairākas reizes. Cik reizes? Cik reizes? Vairākas, teiksim, vienu tā pat lietu vairākas reizes. Vairākas reizes ir no to pašu teikumu? Jā, tā kā un vairākas tagad reizes ir no šajā to pašu brīdī teikumu atkārtot. Mēs pazaudējam visus savus 25 klausītājus. Tā, tagad 10 klausītāji mazāk. Jā, Trīs, tātad es mums balsoju trīs. arī par to, ka sliktāk ir dārgi dažādi tādi sadzīves maksājumi. Par atkārtošanu man bija tāda brīnišķīga pasniedzēja Sarmīte. Kāds bija tavs uzvārds, Sarmīte? Tu vēl esi dzīva? Es ļoti priecājos, ka tu biji ar mums. Varat sekot. Viņa atkārtoja, viņa stāstīja par smadzeņu neuropsiholoģiju, fizioloģiju, visām tām lietām. Tad viņa atkārtoja bieži vien teikumu beigas. Teikumu beigas. Tos pēdējos dažus vārdus. Tā atkārtoja reizēm. Un tas bija tik amizanti un izjautrinoši un super forši. Un man liekas, tas ir jautri, kad cilvēki atkārto un tad var pasmieties, tā kā mēs tikko darījām. Tā kā jā, tādi Ko darījām? Tikko brīdi iepriekš mēs darījām tā. Ārpēc es pilnīgi nožēloju, ka es jums cēlu galdā šo problēmu. Tagad es tiešām to nožēloju šo problēmu, ka es jums cēlu. Epizode, kurā mēs atkārtojam visu vairākas reizes. Jā. Es esmu šajā gadījumā jūsu pusē 3-0. Tātad pēdējais. Kas sliktāk? Kaimiņiem ir labas tumbas un stulba mūzikas gaume? Vai bērni, kas klapo? Kad bērni klapo, viņi tā ieliek visus dvēseli. Rokas aiz muguras noliek. Pagriežas pret tevi. Jā. Reāli. Atkal. Un tas ir arī sāpīgi. Tas ir varbūt manā mausī. Pirmais bija kas? Vēlreiz. Tas nebija tik Kaut kas par stulbu mūziku atkal. Kaimiņiem labas tumbas un stulba mūzikas gaumi. Viņi visi tiem klausās Crazy Frog, piemēram. Jā. Bērni, kas klapojas, tas ir slims cilvēks. Un tā ir potenciāli iespējamība man kaut ko noķert un saslimt. Es tikai uztraucos par sākām. Par sevi. Par sevi. Protams, ka es tikai par sevi uztraucos. Jā. Man ļoti nepatīk, ja kaimiņi nosaka manu mūzikas gaumi. Bet es pievienojos Lindai par to veselības lietu. Veselība pirmajā vietā, mūzikas gauma otrajā vietā. Kurā vietā ir Latvija? Latvija ir visur. Jā. Wow, Jā. Tas bija pavērsiens. Es esmu pret kaimiņiem. Pret kaimiņiem. Un par ko? Bērni atvesaļosies. Par brīvu Latviju. Jā. Lūk, tā kā šajā reizē es uzvarēju atkal. Paldies par spēli. Kāda Linda varēs uzvarēt? Bet es arī sāku just, ka man liekas, Alise arī sāk nepatikt. Kaut kas nav ar tiem noteikumiem. Alise teica galvenais, ka uzvar draudzību. Jā. Alisei viss kārtībā ir Linda. Nevajag tagad visus novilkt līdz savam līmenim, kur tagad visiem rūp, vai viņi zaudē. Iemācies zaudēt. Tas nevis tas viss. Iemācies zaudēt. Nē. Vienkārši ne. Iemācies pieņemt nēdita. Nē. Labi, esam sarunājušas visu. Jā, esam sarunājuši visu. Jā, tas rokas spiediens. Mums tagad ir rokas spiediens tev, kas klausās. Jā. Es domāju, ka ir laiks galvenajai raidījuma daļai, kā jums šķiet. Jā, un tā ir galvenā, jo es runāju. Sveiki! Sveiki.
Kāpēc esmu palaidusies? Skatos uz saviem jaunību dienu foto un redzu pavisam citu meiteni, bet tagad liekas, ka visa dzīve nomāc un esmu palaidusies gan raksturā, gan izskatā. Kā to mainīt un vai ir iespējams, jo gribētu būt vecā es? Paraksts Sniega Pika. Sniega Pika tāda skatās uz bēbīšu foto. Sevi viena gada vecumā viņa tāda, kā es esmu palaidusies? Es biju labāks cilvēks. Jā. Man pirmā reakcija bija, kāpēc es esmu palaidusies. To tu pasaki mums. Bet tā nav smuki. Bet tā ir, labi, tā ir īstenībā, man Palaisties? liekas... Nav smuki? Nē, atbildēt tā, kā es to pateicu. Ja gribas smuki, tad vajag iziet ārā, tur būs smuki, tur tulpīts, puķīts, visādas saulītes spīd. Bet tā, man liekas, ka daudziem tā ir. Man arī ir tā, ka es skatos uz kaut kādiem sanākiem foto un domāju, tad gan es biju forša un priecīga un tieva un pasties kāda Stilīga. Par to vēl varētu strīdēties, bet jā. Vienmēr ir tā sajūta, ka agrāk es biju labāks, un ko man tagad darīt ar to? Iedomājies, cik labs tu būsi nākotnē, un cik labs tu esi tagad, un tu paskaties uz sevi no 80-gadnieka perspektīvas, un tu saproti, viss ir kārtībā, un tu jūties tā kā tu skatītos bildes no seniem laikiem, kurās tu esi foršs. Bet te bija arī par rakstu, te jau nebija arī tikai par izskatu. Jā, tiešām tas tā kā... Palaidusies raksturā un izskatā. Jā, un kā mainīt, vai ir iespējams, jo gribētu būt vecā es. Man liekas, tā kā palaisties raksturā, ja es domāju par sevi, tas būtu tā kā es sāku nemazgāt traukus, netīrīt māju, nerūpēties par savu ķermeni, nedomāt par draudzībām, nedomāt par atpūtu un iešanu dabā, kaut kas tāds. Jā. Vai arī palaisties raksturā, nezinu, nepamatot kliegt virsū citiem cilvēkiem. Jā. Varbūt tā, ka tu zini, ka tie cilvēki nav vainīgi, bet tu viņiem kaut ko tur piļī virsū. Jā. Sniega Pika, es sākšu ar sliktajām ziņām. Tu nekad vairs nebūsi tā, kas tu biji. Jā. Jo tu raksti, es gribētu būt vecā es, un tagad lūdzu pastāsti man, vienkārši pastāsti, kā tev šķiet, kā tas būtu iespējams. Būt tam, kas tu biji toreiz. Tur toreiz cits gads, citas lietas, cita dzīvesvieta, cits darbs, citi cilvēki, viss bija citādāk. Tā kā laika mašīnas nav, laika mašīna eksistē tikai šajā raidierakstā, kur mēs ceļojam nākotnē. Dažreiz pagātnē, pārsvarā pagātnē, piedošanas pagātnē. Apģērbs uzkritīšām. Var cikot, ceļam pagātnē. Man ir savi talanti un savas vājās puses man arī ir. Var cikot, gribētu būt vecā es. Tu esi tagadnes es tagad, tu neesi vairs vecā es. Un tas ir pilnīgi ok, tā tas vienkārši ir. Un tas ir normāli. Tu vari novērtēt tās lietas, kas tev toreiz bija forši par tevi, ap tevi, tavā dzīvē, tevī. Un vienmēr ir arī kaut kas foršs. Nav tā, ka eksistē tikai drūmums un tums, ir arī kaut kādas pozitīvās puses. Bet tā kopumā klausoties, man gribas teikt, skaistums un prieks nāk no iekšām, no tādas iekšējās sajūtas, un nav slikti veikt tādu inventarizāciju par savas dzīves CV, kur tu esi tagad, kuras dzīves jomas tevi apmierina, neapmierina, ar ko tu gribi sākt, kur tu gribi doties. Un var arī pastīties uz to pagātnes es ar tādu iedvesmojošu uzdevumu, tā kā pastīties, kas man no tā laika patika, kaut vai īsu sarakstiņu, 3-4 lietas, ko es abrīnoju, skatoties uz sevi, kāda es toreiz biju. Un tad vienkārši sākt tās lietas zakt atpakaļ, izcīnīt atpakaļ. Tas izklausās ļoti labi. Jā, jo man tiešām ir tāds, ka kāpēc tā tava pagātnes es bija tik forša? Ko tu tur redzēji, ko tu tur darīji? Varbūt nebaidījās no lietām. Varbūt visu kaut ko izmēģināja, jaunas aktivitātes. Svarīgi, man liekas, ir tas, ka tu saki,
tava 80-gadīgā tu skatīsies uz tevi šodien, un lai viņa, ko viņa domās par tevi šodien, un tad varbūt, ka tu jau šodien padomā par sevi šodien un paskaties tās foršās lietas, kas tev jau tagad ir, un tad par to zakšanu es pilnīgi piekrītu. Es arī esmu par zakšanu, jo, kā citādi dabūt savu lietas, jā, zakt. Un no sevis nozakt super, no savas pagātnes labās lietas. Tātad Alises ieteikums, psiholoģis ieteikums, zodziet zakt, ir labi. Zodziet. Jā, man arī tikko bija darbā viens apmācības, un tas pasniedzējs teica, ka mēs runājam par inovācijām, un tad viņš arī tā teica, ka kaut kāds mākslinieks, es neatceros kurš, bet mākslinieks kāds krūtais ir teicis, ka labi mākslinieki kopē, lieliski zog. Tā kā tas tikai pastiprina. Uzdrošināties paņemt to, ko tu gribi. Vienkārši uzdrošināties paņemt to, ko tu vēlies, par ko tu sapņo. Ok, tas ir normāli atrasties arī šādā pozīcijā, un tāpēc jau tu arī mums atrakstīji, izstāstīji to, par ko tu domāji. Tā kā tu skaties uz tiem pagātnes laikiem un domā, bāc, toreiz gan bija labi. Kas es tagad tāda izlaidusies esmu? Tā tur raksturā izlaidusies fiziski pastos spoglī. Man nepatīk tas, ko es redzu. Un man tā arī ir bijis daudzas reizes dzīvē, un varbūt jums arī, kad jūs skatāties spogulī un jūs nepazīstat sevi. Pagaidi, tu arī esi cilvēks, Alise. Jā. Un ir tādi periodi, un ir nepatīkami to saprast, bet forši, ka tu mums atrakstīji. Un noteikti lietas mainīsies, jo tāda ir dzīves daba. Lietas mainās. Pastāvīgs tikai tas, ka visu laiku mainās. Šis ir tikai tāds posms, un tu būsi, tu nebūsi tā pagātnes tu, kas tu biji, bet varbūt būs vēl foršāk. Tā, protams, paldies Dievam. Varbūt, liela iespējamība, ka būs vēl labāk. Iedomājies, tagad tu esi gudrāka, pieredzējušāka, vecāka. Tas viss ir labās lietas, ar ko dzīvē. Agrāk, kur tu skaties uz sevi, nezinu, 16, 20 gados, 15 Tas arī tāds savā ziņā tāds viedums, ieraudzīt, ka tagad es esmu šeit, un no turienes man jānozog kaut kas, jāintegrē tagad. Es tagad negribētu būt pusaudzis. Tā visa trauksme, tā visa nezināšana par visu kaut ko. Tā ir lieta, ko es negribētu paņemt, jo tagad vismaz es to pieredzēju, zinu, kam tu vari tikt cauri, zinu, ko tu vari izdarīt. Un tad tev tāds, kā būs, ja būs? Tagad, zini, sajies. Sajies viss, varbūt. Ir normāli šitā justies, tas ir ok, dzīve nav beigusies. Atrod sevi no jauna. Man liekas, tas ir varbūt par to atrast sevi no jauna un lēnītēm atkal sevi kaut kā iemīlēt un ieraudzīt jaunā citā gaismā. Jā. Tālūk, sniega pika. Ar tevi viss ir kārtībā, kamēr tu esi dzīva, tu esi super, un tu kaut ko... Tā ir taisnība, ko jūs smejaties. Pēc nāves arī citi ir vēl super, bet pārsvarā esot dzīvam, un tu to vari izbaudīt, ka tu esi super. Un tu vari kaut ko mainīt. Izklausās, ja tu jau esi nonākusi tik tālu, ka tu atsūti mums ziņu, ka tu gribi kaut ko mainīt, tad tālūk, aizej pie spoguļa, pasaka kaut ko savu šodien jau labu par to, kas tev šodien ir forši. Un zodz, zodz no pagātnes. Es paņem, kas tur bija? Bezrūpība, kaut kādas bezbailība, varbūt drosme, nauda. Zodz, ko vari, zodz. Paldies, ka tu mums atsūtīji savu ziņu, un mēs ticam, ka tev izdosies. Kas tur vēl? Ir kaut kādas problēmas? Jā, ir. Nedaudz piegriezies, ka partneris attiecībās dara bare minimum, jeb pašu minimālāko. Esam pārunājuši, ko es labprāt gribētu, kā palīdzēt mājas darbos, kā papildināt manu mīlestības valodu, piemēram, man patīk vārdu apliecinājumi, kā mani atbalstīt labāk un tā tālāk un tā joprojām. Jautājums, vai esmu izdegusi? Paraksts Cālītis. Cālīti. Tātad partneris dara maz un nepieciešams, ka atbalsta, bet Cālītis uztraucās, vai viņa ir izdegusi. Izklausās divi pilnīgi dažādi jautājumi. Jā. Jo abas divas lietas var būt patiesības, un abas divas lietas var būt arī nesaistītas, bet varbūt ir izdegusi, jo jādara tik daudz, kas mājās. Tas ir mans tāds apkopes, tas, ko es nolasu, ņemot vērā, kā piegriezies ir darīt daudz.
Nē? Jā. Apsveicu. Paldies. Vesels. Paldies. Paldies visiem. Uz veselību. Ar Dievu līniju. Cālīti. Tu raksti nedaudz piegriezies. Man interesē, kas ir zem tā vārda piegriezies. Tās ir tādas dusmas vai aizvainojums, vai varbūt arī tiešām tas nogurums. Kas tur ir apakšā? Paņemt emociju apli un konkrētu tā kā nodefinēt, kas tieši ir tā sajūta, kāda man ir, jo tas palīdzēs, bišķiņ labāk justies, ka tu skaidri var nosaukt vārdā. Vai tu esi izdegusi, tas ir jautājums tev. Atkal var paņemt to Marijas Ābeltiņas grāmatu Profesionālā izdegšana, palasīt, pastīties, kādas ir tās pazīmes. Bibliotēkas mums apkārt ir. To var tā kā papētīt, bet par tām attiecībām. It kā man rodas tas jautājums, tu pieprasi no partnera visu kaut ko, lai tev atbalstu un konkrēti pasaki, kas un kā ir vajadzīgs. Bet man īstenībā ir, es nezinu, varbūt tas nav šis gadījums. Un ja tā, tad piedod, bet man tas jautājums, ko tu dod pretī un ko tu ienes tajās attiecībās. Vai tu ienes tā kā to, ka jā, man vajag šādu veidu mīlestību un šādu veidu palīdzību mājas apkopšanā, un ko tu pienes tām attiecībām? Varbūt tur ir balanss. Linda iebilst. Bet reāli tas frāze jau kā tāda, ka es gribētu, lai man palīdz mājas darbos. Tas nozīmē palīdz mājas darbos. Tā kā ja mājās dzīvo divi pieauguši cilvēki, abi divi ir atbildīgi. Nav tā, ka tu palīdz viens vai otram. Tas ir darbs, ko dara divi cilvēki. Jā, tas ir darbs, kas tu palīdz tad, kad otrs cilvēks, nezinu, kāju salauz un nevar izpildīt tās savas lietas. Bet tā kā, tas ir divu pieauguši cilvēku atbildība nedzīvot mēslos. 50. Jā. Tā var jau. Ja partneris ir suns, tāda ir mana ideja. Es viņam saku, lūdzu, pasaki man, kā tu mīli mani. Viņš tā skatās uz mani, ja viņš dara bare minimum, man viņš jāved ārā, man jātīra māja. Dīta, man kaimiņos dzīvo tāds sunītis, kurš pats savu iepirkumu groziņu maisiņu ar barību var paprast zobos nes. Vai viņš izdomā, ko viņš pirks? Vai viņš samaksā, vai viņš aiziet uz darbu nopelnīt naudu priekš tā iepirkumu? Pagaid, konteksts ir svarīgs, kam tu ko paprast. Maisiņu. Kad celsim viņam pieminekli. Dīti, tu prasi vienu to pašu lietu no bēbja un 30-gadīga cilvēka? Kāpēc tas bēbis vēl nav samaksājis nodokļus? Nē, man vienkārši, kāpēc es saku, man ir sajūta, ka tas cilvēks cālīts mums ir atsūtījis šādu te problēmiņu. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam rūp tās attiecības, gribas kaut ko labāk, gribas kvalitīvāk. Ir atrasts veids, kā runāt par savu mīlestības valodu, savas lūgumi mājās. Tas nozīmē, ka jau šis cilvēks attiecībās iegulda visticamāk vairāk nekā tas otrs cilvēks, no kura tā kā tad gaida, kāpēc te ir tikai tas pats minimums. Un interesanti, kas tad ir tas pats minimums, ja tur pat mājiņa netiek tīrīta, tad, kad ir palūgts. Es saprotu, ka tā kā ir dažādas prasības mājas tīrīšanā, un tas bieži var būt kaut kāds konflikts attiecībās, bet ja pat palūdz, tā kā man tas palīdz justies labāk, ka tu tur, nezinu, savācies savus pretīgās zeķes, tad cūka pret. Un es nesavācu, un tad es nesavācu. Un tad kāpēc es nesavācu? Kāpēc es neizdaru to, ko tu mums paprasi? Man nāk prātā 3 varianti. 1, es tevi nesadzirdu. Es tā, jā, savākšu. Un nolieku nost, pa vienu aus iekšā, pa otrā ārā. Tas ir 1 variants. Tā kā nesadzirdu. Tā tad nav sliktās sekas. Man nesadod pausīm, ja es nesavācu. Otrs variants, man īstenībā vienalga par šīm attiecībām, un es negribu piepūlēties. Dažreiz arī tā var gadīties, ka ir sanāk. Un 3. variants, ka arī tas partneris ir iztukšojies un vienkārši nevar. Bet komunikācija laikam būs tā atslēga, lai vai kurš no tiem gadījumiem ir, tad skaidri saprast, kādēļ tas pats mazais minimums ir tas, ko tas cilvēks dara, vai tevi nesadzirdēja, vai nav ieinteresēts motivēts, vai arī pats ir izdedzis un nespēja sasmelt visu to stresu, kas jums mājās ir. Ko es palaidu garām, ko es vēl neuzrunāju? Man liekas, ka tu neko daudz neesi palaidis garām. Tas tā izklausās. Tātad cālīt, apvienojot to, ko mēs te runājām, pirmkārt noskaidro, vai tavs partneris ir sunītis? Es pajokoju, ak Dievs, bet vai tas ir vai nav? Alise, uztaisi apkopojumu tagad man pa punktiem, ko man darīt. Es esmu nogurus, man partners bare minimum, es cenšos, vai es esmu izdegus, ko man tagad darīt? Tā,
apzini pārējos cilvēku resursus savā dzīvē. Varbūt tev ir vēl citi cilvēki tavā dzīvē, kas tev var palīdzēt izdarīt kaut ko citu, paņemt vai nosūtīt kādu paciņu, varbūt atnākt pat iztīrīt māju. Ir cilvēki, kas ar mieru kādreiz to izdarīt. Noskaidro, vai tu esi izdegusi. Noskaidro to, pameklē informāciju, aizej pie speciālistu un paprasi, izstāsti visu, kas un kā, un jautā, vai es esmu izdegusi un kas man tagad jādara. Nu jā, un būtu arī labi saprast, izrunāt ar savu partneri, kas mums te notiek. Vai mēs viens otru sadzirdam, vai mēs viens otru saprotam, pajautāt otram, kā viņš jūtas. Varbūt viņam viss liekas pilnīgi spīdoši, un tad ir jārunā vēl tālāk par tām lietām. Divi tādi jautājumi. Viens ir, man nedaudz piegriezies, ka partneris dara tikpat kā neko, un tad vai es esmu izdegusi. Varbūt gan abi, gan viens no tiem. Tur jāpapēta vēl ir. Bet es pirms nesatraucies. Būs ok, sajies. Cālīt, dzīve, tas ir balans. Tavs attiecības, tas ir balans. Tu esi malacis, ka tu atsūtīji mums šo vēstulīti. Tas nozīmē, ka tev rūp gan tavas attiecības, gan tavs mentālais stāvoklis. Tas mums ir ļoti nozīmīgi to dzirdēt. Tā kā liels paldies tev par uzticēšanos. Mēs tev novēlam, lai izdodas sakārtot šo jautājumu. Sāc ar sevi. Paldies. Tad turpinām. Ko darīt, ja mans puisis sarakstās ar citu meiteni un saka, ka nepārtrauks to darīt, bet negrib arī beigt ar mani attiecības, un es nevaru aiziet, jo gribu būt ar viņu un ticu, ka varam glābt mūsu attiecības? Cik ilgi var gaidīt, vai vajag gaidīt, vai es sevi tādā veidā necienu, vai esmu vienkārši pacietīga? Man neinteresē atvērts attiecības, nezinu, kā sev palīdzēt. Temturis jaukā meitene. Jaukā meitene. Cik daudz dažādus jautājumus es tur sadzirdēju, bet ko man viskaļāk man likās, vai mēs vēl varam glābt šīs attiecības. Pirmkārt, izklausās, es uzreiz visu sabojāšu, te dalīs atrasinās. Mēs varam glābt šīs attiecības. Pirmkārt, neizklausās, ka viņam tā būtu problēma. Jā? Viņš sarakstās, viņš sā, nē, es to nedarīšu. Tu vari palikt, ja vēlies šajās attiecībās, man tas netraucē. Ja tev tas ir nozīmīgi, tad tā ir tava problēma. Jā? Tu kaut ko gribi glābt, kas nav jāglāb. Neglāb neko. Viss, tas bija viss. Es tā kā nesaprotu, vai sarakstās ar to, tā domāt, sarakstīties ar citu meiteni tā, ka tu koļījies ar kādu, vai tas ir vienkārši draudzīgi. Bet gan jau, ka jā, ka tur kaut kāda interese ir. Un tad jūs esat ilgās? Ja tā būtu vienkārši draudzība, tad varbūt jaukajai meitenei tas būtu tāds, ok, viņš sarakstās ar savu labu draudzeni, un man tas traucē, tur būtu cits jautājums, bet šeit ir... Un mani neinteresē atvērtās attiecības, vēl tur bija pieminēts. Tas nozīmē, ka vai nu ir bijusi saruna par to, ka mums varētu būt atvērtas attiecības, es te gribu ar visām, Šmuļmuļi. Šmuļi, špiļi, viļi. Es nezinu, pirmais jautājums bija, ko darīt, man tāds iet prom. Es nezinu, Bet viņai ļoti patīk tas puisis, tā kā viņa grib tās attiecības. Kas viņai patīk? Viņai patīk, ka viņš sarakstās ar to Viņai varbūt patīk, varbūt viņš gatavo, varbūt viņš tīra māju un dara visādas lietas un tā kā saka viņai apliecinājumu vārdus, mīlestības dāvanas, bet viņš sarakstās ar citu meiteni, bet es gribu, lai viņš ir tikai mans, un tā es īsti. Jā, bet redz, ka viņš negrib būt tikai vienai piesaistīts. Bet man tur tie jautājumi ir laikam tieši par to cieņu un visu pārējo, un tas laikam sevi ir, vai tev palikt kopā šādā formējumā nozīmē sevi necienīt, vai nozīmē cienīt. Man liekas, ka tas tā kā kāds individuāls tāds jautājums, bet vispār, ja tu neesi gatava atvērtām attiecībām, tad kaut kādas durvis ir jāvar ciet. Cik var gaidīt? Viņi vēl rakstīja, cik var gaidīt. Tas nozīmē, ka viņi jau kādu laiku, to dara. Viņš jau kādu laiku droši vien zina, ka viņai tas nepatīk. Un viņa gaida, varbūt pāries. Jāsaka sarakstīties ar kādu citu. Jā. Viņai. Jā, tev viss, raidījumu beidzam. Saraksties ar kādu citu.
Mic drops. Dītai un Alise. Nē, nu labi, īstenībā mums vēl ir šeit studijā Alise Romeiko psiholoģe, kura atrisinās visus jūs... Es pajaukoju, bet mums tiešām ir psiholoģe, kura jau ir sarakstījusi daudz ko, kamēr mēs... Jūs esat ar viņu iepazinušies? Alisīte. Tev patīk, ka tas sauc par Alisīti? Nu jau, jā, man agrāk ļoti nepatika, bet es esmu iemīlējis pēdējā laikā. Nu tad Alisīte pastāsti mums. Ak, mīļā, jaukā meitene. Jaukajām meitenēm ir jābūt arī drusciņi vairāk nejaukām. Tu drīksti būt arī nejauka. Kā sev palīdzēt? Tu rakstīji, nezinu, kā sev palīdzēt. Esi nejaukāka, esi egoistiskāka, lai vai ko tas nozīmētu. Kačā savu pašcieņu, turpini cienīt vispirms sevi, bet arī cieņpilni atrisināt šo problēmu. Saprotot, ka pretī tev arī ir cilvēks, bet lai vai kā, primāri par sevi padomājot. Tu jautāji, ko darīt, ja viņš sarakstās ar citu meiteni. Vispirms, ko es gribu teikt, neviens otrs cilvēks attiecībās, kas tev blakus, lai vai kāds partners tev būtu, neviens nav uz pasaules tāds cilvēks, kas būs ideāls un nevainojams, kur nebūs, kur piesieties, nebūs lietas, kas tev kaitinās un viss būs brīnišķīgs 100%, 10 no 10 visu dzīves mūžu laikā. Tas tā nebūs. Vienmēr tam cilvēkam tev blakus būs kaut kādi trūkumi. Bet tad tas jautājums ir, vai šitais trūkums pēdiņās, tas ir kaut kas, ar ko tu esi ar mieru sadzīvot, iemācīties to pieņemt un varbūt pat izmantot kā resursu, lai parādītu, es esmu tik kruta, ka tu man nepametīsi nevienas citas dēļ. Ja tu gribi tādu izaicinājumu uz priekšu, ja tu negribi, tad tiešām domāt, kā sev palīdzēt iet no šīm attiecībām projām. Noteikti negaidi, ka viņš mainīsies. Nekad nevienās attiecībās negaidiet, ka otrs mainīsies. Ir, tā kā Dita teica, sāc ar sevi. Vienīgās izmaiņas sāksies pašam no sevis. Tā kā, tici tām darbībām, ko tu redzi, un ja tev tavā vērtības sistēmā, un nav tādas pareizās atbildes, tāpēc es saku tev, ja tev šitais ir nepieņemami, saliec mantiņas, savas vai viņa mantiņas, atkarībā no situācijas, un šķirties kā draugi, pirms vēl tas viss ir aizgājis vēl draņķīgāk. Kaut kā tā. Nezinu, kā sev palīdzēt. Nepadodies, tas ir ok nezināt, kā sev palīdzēt. Mēs visi esam tādās situācijās, ka mēs nezinām, kā palīdzēt, un tu meklē tās atbildes, un tas viss ir ok. Bet ir svarīgi, kā tu jūties, ir svarīgi, ko tu gribi, un ir svarīgi, tu esi svarīga. Dzīve ir pārāk īsa, lai ciestu. Totāli. Jaukā meitene, pirmkārt, neglāb neko, kas nav jāglāb, Viņš neslīkst. Viņš tur peld savā čatiņā, izdara kaut ko sev labu. Man tā patika, ko Alise teica, kļūsti egoistiskāk, lai arī ko tas nozīmē, Es tev pateikšu, ko tas nozīmē. Tas, ko Linda teica, pirmkārt. Cik tas maksās? Tev mazā pa brīvu šoreiz. Vai lielā? Tev cilvēku pa brīvu būs. Tātad, sarakstīties ar kādu citu, kas tev būs? Ieej, paskaties kaut ko tādu. Cik ilgi var gaidīt, tu prasi? Varbūt pietiek gaidīt, ja tu jau esi atsūtījis mums to jautājumu. Tiešām, cik ilgi var gaidīt? Un izej ārā. Tur tas viss. Izej ārā cilvēkos, paskaties, varbūt, ka ir vēl kāds cits foršs cilvēks bez šī... Un, starp citu, vēl paturpināt vienkārši tos iepriekšējos padomus un pārceļot uz šejieni, nozodz viņu telefonu un atņem viņu un tā. Nozodz ļoti laba doma, ļoti labi, kad Linda to pieminēja, jo mums tomēr ir šodien tā tēma zādzības un zakšana vai nenozodz sev jaunības laiku. No jaunības nozodz viņa telefonu, aizsūti tai otrai meitenei ziņu, pasaki, sveiki, te viņa draudzene vispār tev tas liekas ok, jo man ne, un nobloķēja viņas numuru, vai arī paņem viņas numuru, iepazīsties, varbūt tev jauna draudzene ir, un jums abām ir kopīgs šitais te cilvēks. Tur visādi scenāriji no filmām. Dalīt tos puišus jau dažreiz var. Nē, labāk jau, ka tev vienam ir 5, kā mēs tur vienreiz noskaidrojām. Bet nozodz telefonu un nobloķē to meiteni. Kā tev tāds padoms, Alise? Ļoti labi, 10. Paldies. Ok. Ko es gribēju pēdējo tādu punktu uz I?
neglāb tās attiecības, glāb sevi. Pirmās attiecības tev pašai ar sevi ir glāb sevi, nedomā par tām. Neglāb tās attiecības, glāb sevi, lai vai ko tas nozīmētu. Neviens cits neatnāks, tev neizdarīs to lāču pakalpojumu, ko tev gribās. Neviens cits neizdarīs. Neatnāks, neizglābs tevi. Tu izglābsi sevi no šitās draņķīgās sajūtas. Go for it. Atceries, Linda vienā sērijā teica amp. Tā tad jaukā meitene. Amp. Tas ir tā, tev ir šī situācija, tad tu izvēlies. Aizej no tās, pieņem, Jā, vai maini. Jā. Man izklausās, ka te ir jāiet prom. Vai jāpieņem un jābēdās. Vai, jā, un jāturpina gaidīt. Jā. Jā. Vēl es tā, mēs, man liekas, šo tēmu esam ļoti labi norizmējuši, un tāpēc vēlētos vienu citu pajautāt, ko nozīmē lāču pakalpojums? Man liekas, ka lāču pakalpojums ir kaut kas sūdīgs, ko tu tā kā... Jā, bet es vienkārši nezinu, kāpēc lācis kādam kaut ko ir izdarījis, vai tā kā viss, ko lācis vienmēr dara, ir slikti. Lācis tā kā mēģināja samīļot tev un tad saskrāpēja tev seju. Es Kur radās tas lāča? Uzreiz, ko lācis sev atstāja mežā, ka tas ir lāču pakalpojums. Tādu lielu, brūnu lāča Jo dabai teorētiski jau tas nodara, bet tu iekāp. Un tad tā sasmērē. Notīri. Tā izcēlesme tam. Jā. Kāpēc? Nezinu. Ja vien būtu kāds viens veids, kā to noskaidrot, es domāju, mēs noskaidrot, bet nav, Jā, diemžēl. ja būtu tāda bezizmēra informācijas vietne, Tā kā internets? jā, un tad tā Kurā kā tu uzraksti, pajautā jautājumu, tev atbild. Lāča pakalpojums. Jā. Kā cēlās? Jā, Kā nevis ko nozīmē, man nozīme. interesē, kur izcēlās. Jā. Kurš pirmais tā kā. Ja kāds no jums zina, tad pastāstiet. atsūtiet mums. Jā. Un tev jau kā meitene, paldies, ka tu mums atsūtīji savu jautājumu. Tu esi malacis, ka tu jau par to domā, cik tad ilgi var gaidīt. Es zinu, ko var glābt, bet vai tev vajag pirmkārt izglābt sevi, uzkačā savu, kā tu teici, vai kačāt savu... Karmu. Pašvērtējumu. Pašvērtējumu, jā, uzkačā Pašcieņu. Pašcieņu. Ieej tajā internetā slavenajā pasties, kā uzkačāt pašvērtējumu, kā uzkačāt pašcieņu. Izdari tās lietas, tad pasties, tu gribi ar viņu būt kopā vai nē. Un varbūt, ka viņš jau tur jau būs jau pamets to otru to čatu meiteni, paskatīsies, kā tas atrasināsies. Sāc ar sevi. Tu esi tā vērta, tu esi rītīgi forši, es varu darēt. Jaukā meiteni. Paldies. Es teiktu Pasakaini. visu, es teiktu lāča pakalpojums. Dodamies ceļojumā. Tāds bija tas ceļojums. Nekad nav viegli. Šis bija grūtāk uz tiem locītavā. Tas bija vārds, ko es meklēju. Šis bija grūts locītavu brauciens. Jā, lūdzu, vieglāk nekļūs. Šis ceļojums laikā būtu vairāk saistīts ar mūsu otru podcastu, Pistole vai šautene. Labi. Jā. Tur mēs jau pārunājām šo tematu, tā kā, ja kāds nav noķēris, tur būs plašāk. Šeit mēs īsi apskatīsim aktualitāti, un vai mums tā arī ir gadījies. Pārobežu epizoda. Kā tu gribēji pateikt angliski? Crossover. Crossovers. Nē, pārobežu. Crossovers, tas ir latviski. Pasties tēzaurā. Labi, pastīšos. Internetā pasties. Crossovers. Labi, lūk tāds ceļojums. M&D Sijā ieroču veikals strādā neadekvāts pārdevējs. Respektīvi, es mēģināšu latviski, nevis šajā... Bet tev nevajag teikt konkrētu veikalu nosaukumu. Te tā rakstīts, es jau pateicu. Labi. Varbūt viņi mūs sponsorēs. Lūk, tātad Sijā šis ieroču veikals strādā neadekvāts pārdevējs, kurš nesasveicinās ar pircējiem un nekonsultē, kā arī nepazina preces, ko viņš tirgo. Piemēram, tur ir 3 veidi piparu baloni. Kā viņam uzprasa, kāda atšķirība, viņš atbild, ka tur ir ļoti daudz veidu, un par visiem viņš nevēlas stāstīt. Es saku, tur tikai 3 veidi stāv, spray gel un vēl kaut kāds. Uzprasīja, kāda atšķirība. Viņš pateica, ka nepazīst ķīmisko sastāvu. Vienkārši ļoti slikts pārdevējs. Viņš pat nepieeja pie tam piparu baloniem klāt un atbildēja no pašas galas lentes. Es pieņemu no paša letes gala. Protams, es aizgāju projām, meklējot citu pārdevēju. Lūk tā, kā jums bija ar tiem piparu baloniem, tad, kad jūs gājāt iepirkties?
Man viss bija kārtībā. Zināji sastāvs? Jā. Pārdevējs bija laipns. Pārdevējs bija, jā. Viņš tur Kur bija. tu tad paņēmi to gēla vai beigās to citu? Es paņēmu tādu, kurš sprejojās ļoti, ļoti tālu. Tas nebija gēls tāds. Izmēģināji jau uzreiz? Nē, vēl ne. Jo es uzreiz veikalā tā... Bet tad varbūt pēc tevis gāja, un darbinieks bija nelaimīgs, jo viņam acis asaroja. Neredzēju, šeit es Neko nezinu, neredz. ķīrisko sastāvu, es jums neko nevaru izstāstīt. Un pēdējā laikā ir tik forši pārdevēji dzīvē, tādi zinoši, atsaucīgi, liek arī mierā, kad es saku, nē, man nevajag palīdzēt. Tādi, tiešām forši, bet pārdevējam būt ir tāds, grūts darbiņš, tīpaši, ja tu esi vai nesen sācis, vai tu negribi tur strādāt īstenībā. Vai tad ir vispār grūti, jā. Jā? Un tad tev jāzina katrs sīkākais nieks no tām 10,000 dažādajām niecīgajām precītēm, kas ir tavā veikalā, un kas ir tas sastāvs, kas ir katra lieta, no kurienes ir izcelsme, kā tas strādā, kā jāuzlādē, kā reciklēt, kā visu šito. Baigi daudz, kas ir jāzina, un es varu saprast, ka tā kā nepārzina. Man šitā nav problēma. Bet, manuprāt, ir jāzina, taisnība. Pārdevējiem ir jāzina praktiski viss. Savā veikalā. Var redzēt, ka Linda nav bijusi pārdevēja savā dzīvē. Es esmu bijusi pārdevēja. Jā, es atceros pareizi. Atceries? Atceros. Apģērba veikaliņā. Veikaliņā. Tas bija galvenais modes, vienīgais, krutākais. Es biju ļoti slikti pārdevēja. Ir jāzina. Ir jāzina viss. Tas ir vienīgais darbs, man liekas, no kura man ir atlaiduši. Bet tā vispār, tā atlaišana vispār bija ļoti jocīga. Bet labi. Nu, pastāsti. Es atradu savu to papīrīti, ka man laidīs projām atvilknē netīšām. Man vēl nebija paspēts iedot tavā veidā. Nu labi. Ak, Dievs. Tad kāds plānoja nākamajā maiņā, man tā kā padod ziņu. Kas bija rakstīts pamatojumā vai ko tev pateica? Uz apsēs vienošanās pamata. Jā, mēs tagad apsēs vienojamies, ka es tev atlaidu. Jā. Bet tā kā es sapratu, un es atceros to, ka man tā, cik es mierīgi to uztvēru, jo es zināju, ka man nesanāk, man nepadodās. Jo es nevarēju pārliecināt par lietām, tās ne tie produkti, kur man patika, es varēju par tiem pārliecināt un pārdot tie, kur man nepatika. Es arī nepirktu šo lietu. Tā kā, kā es varu pārliecināt kādu pirkt sūdas kociņu? Es arī biju pārdevēja, un man bija kaut kādas reizes, kad es vienkārši ļoti slikti jūtos, kā cilvēkiem mēdz būt. Viņi slikti jūtās, un viņi negrib runāt ar klientiem, bet tas ir tavs darbs, un tev tas ir jādara. Un man tieši ienāca tāda kliente, kur viņa bija ļoti jauka, bet es biju off lejā. Un viņa laiko drēbes, un viņa tāda, ko jūs domājat? Un es tāda, viņa tā, izsakiet man komplimentus. Un es tā, jums ļoti labi tur viduklī izskatās un zin kā, pilnīgi bez entuziasma, bet vienkārši darīju savu darbu. Tā kā es saprotu piparu pārdevēju šajā, es esmu viņa pusē, nevis klientu pusē, kur tev atnāk, kas tur sastāvs, kas tur iekšā, un beigās tev neko nenopērk. Tu domā, viņš gribēja to piparu baloniņu nopirkt? Netak. Viņš gribēja zināt, kāds pārdevējs, vai viņš labs pārdevējs. Slikts pārdevējs, iešu rakstīt savu sūdzību LV. Es esmu tas klients, kurš ienāk un uzdod 500 jautājumus par dažādām lietām un neko nenopērk. Cietumā. Šī interesē zināt. Pircēja cietums. Labi, laikam šī ir pēdējā mūsu raidījuma epizode, tāds izklausās pēc tā. Ir aktuāli šitā problēma joprojām. Grūti būt pārdevējam. Absolūti. Grūti būt pircējam. Jā. Kam ir viegli? Kam tagad viegli? Visiem grūti. Visiem tā grūti. Laika upe plūst uz priekšu, un mēs ar vienu šeit. Man tā patīk tā balss, kas pēkšņi ienāk tā, kad runājam par laiku. Es domāju, ka ir laiks pāriet uz radio balsi un radio ziņām atbilstošu atmosfēru. Es domāju, ka ir laiks pāriet uz tu. Labi, tu. Ko tik mēs neuzzinājām, ne? Mīļās kolēģis. Paldies par jūsu kompāniju šajā raidierakstā. Un raidījumā arī mīļie, dārgie klausītāji. Paldies, ka esat ar mums. Veicot tādu kopsavilkumu par to, ko tik šodien neuzzinājām.
Tas kopsavilkums tāds, jāieliek sevi savas dzīves centrā. Tā atšķirība starp kino un dzīvi ir tāda. Kino ir daudzi dažādi tēli, un mēs uzzinām par katru no tiem, bet tavā dzīvē ir tikai viens galvenais tēls, un tas esi tu, un tev ir jābūt savas dzīves centrā. Un bieži vien dažādas no tām problēmām kaut kādās sfērās rodas no tā, ka mēs ieliekam savas dzīves centrā kaut ko citu, vai nu otru cilvēku no attiecībām, mūsu partneri, vai mēs ieliekam dzīves centrā darbu, vai mēs ieliekam dzīves centrā bailes, raizes, pagātnes, sevi glorificējam, uzliekam uz kaut kāda piedestāla. Tagadnes sevi jāieliek centrā, ieliekam sevi tagadnes centrā un saprotam, vienmēr ir kaut kas, ko mēs nevaram ietekmēt, vienmēr ir kaut kas, ko mēs varam ietekmēt. Uz to, ko mēs nevaram ietekmēt, mēs apzināmies, kas tas ir, mēs to palaižam vaļā pa dzīves upi. Bet to, ko mēs varam ietekmēt, mēs ņemam aiz ragiem un darām, ko mēs varam, lai darītu sevi laimīgu. Ne par velti ir tas teiciens pats savas laimes kalējs. Un nebūs neviens princis baltā zirgā, kas atnāks un izglābs tevi, darīt tevi laimīgu, piepildīt tavu dzīvi, sasniegt tavus emocionālos mērķus. Tā ir tikai un vienīgi tava atbildība. Mēs esam šeit, lai palīdzētu tev ar to. Paldies, ka biji ar mums. Paldies tev, Alis. Un atvainot, ka mēs esam tādi bērni. Ārvēs, es tā mīlu ar jums kopā ierakstīt. Lindai patika paņemt dzīvais zāgi. Un tiem, kas mūs tikai klausās, beidzot, jūs palaižat garām konkrēts. Mums ir tik skaistas sejas. Mums ir tik skaista studija, pateicoties Tantei Kaimiņu. Gunas tantī. Kura mūs ielaida savos bēniņos, savā čerdukā. Čerdukā? Paldies viņai, paldies jums, lielākais paldies jums, kas klausās mūsu raidījumu nenogurstoši. Katru pirmdienas rītu esam kopā, jūs esat, kāpēc mēs vispār esam, jā. Paldies. Jūs esat mūsu centrā. Jūs esat mūsu dzīves centrā. Paldies. Paldies par jautājumiem un ka jūs klausāties. Jā. Par to, kā tikt pie Alises Romeiko uz psiholoģijas nodarbību, uz psiholoģijas terapiju, uz terapiju pie Alises Romeiko var noskaidrojot mājaslapā www.romeiko.lv. Tāpat tur var atrast dažādus bezmaksas rīkus, kurā var sevi pilnveidot, uzlabot savu dzīves kvalitāti, uzcelt savu pašvērtējumu, uzskačāt savu pašcieņu. Arī dažādas interesantas grāmatas, arī noteikti par Marijas Ābeltītes grāmatu. Tur ir minēts, tāpēc, ka tā ir super stilīga forša grāmata. Tāpat arī par konsultāciju laikiem. Ja ir kāds brīvs laiks, uzzināsiet tur. Un galvenais, kāpēc te tagad reklamēja Alises Romeiko mājaslapa, ir tas, ka tur var iesūtīt anonīmos jautājumus. Arī neanonīmos, jūs varat arī rakstīt vārds, uzvārds, personas kods. Mēs paņemsim jūsu datus, izmantosim. Un tad šajā raidījumā mēs iespējams atrisināsim jautājumus un varbūt arī radīsim jums jaunas problēmas, kā jau arī mēs sākumā par to brīdinājām. Lūdzu. Jā. Paldies! Alinda, kas mums ir? Mums arī ir mājaslapa www.sapnis.lv. Paldies jums visiem, ka bijāt kopā ar mums. Paldies! Atā! Un Alisei un Lindai, Lindai un Ditai, Ditai, Lindai, Alisei. Visapnicī.